Darbie draugi, labvakar! Ceturtdiena, vakars, un mēs ar jums atkal tiekamies, lai turpinātu runāt par garīgas dzīves teoloģiju. Un šodien nebūs pārāk gara lekcija, jo nodaļa, par kuru mēs runāsim, viņa ir diezgan īsa. Tomēr tā ir ļoti svarīga, tāpēc es arī prasīšu mazliet jūsu uzmanības un koncentrācijas, jo kaut arī šķietami temats ir ļoti vienkāršs, bet ja mēģināsim tajā iedziļināties, es domāju, ka kaut kādās lietās katrs no mums arī varēs sevi atpazīt, un varbūt arī tas palīdzēs mazliet pakorigēt savu dzīvi. Es atgādināšu, ka mēs nodarbojamies balstoties uz grāmatas Ievads garīgas dzīves teoloģija, kuru nesen biju sagatavojis un publicējis, un šajā grāmatā ir ietvertas visas lekcijas, kuras es lasu Rīgas garīgajā seminārā audzēkņiem. Un šis priekšmets tā arī saucās Ievads garīgas dzīves teoloģijā. Un šodien, lai jau nevilcinātu un lai pataupīt gan savu, gan jūsu laiku, es aicinu jūs parunāt par tādu tēmu kā dievbības akti. Kas tas ir? Kā redziet, baznīcā bieži vien ir tā, ka ir lietas, kuras šķietami ir pašas par sevi saprotamas, pašsaprotamas, un bieži vien gadās, ka visiem it kā viss ir skaidrs, bet tomēr, kad sāk iedziļināties cilvēks, tad nevienmēr viss ir skaidrs. Es atceros, kad es biju iestājies garīgajā seminārā, kā mums mācīja meditāciju. Mums vienkārši pateica tā, ka, paņem dievbijīgu grāmatu un meditē. Un tā arī bija mācīšana, jo šķietami visiem viss bija skaidrs, bet, kad mēs sākam iedziļināties šajā tēmā, daudz ko nācās faktiski iemācīties pašam, jo, protams, tas nav baigais pārmetums mūsu garīgajiem tēviem tajā laikā, bet tomēr jāsaka, ka viņi mazliet atstāja šo tēmu novārtā. Tāpēc arī šodien mēģināsim pieskarties vienam tādam tematam, kas tiešām ir ļoti svarīgs. Tātad, kā es jau teicu, runāsim par dievbības aktiem, un šķiet, ka visi, kas vēlējies šodien ņemt dalību šajās lekcijās, jau ir pieslēgušies. Sāksim, kā vienmēr, ar definīcijām, bet pirms nodefinēt, kas tas ir tie dievbības akti, es aicinu jūs pievērst uzmanību diviem jēdzieniem, kas ir ņemti no latīņu valodas. Un faktiski, ja mēs pareizi sapratīsim šos jēdzienus, mēs arī sapratīsim, kas tas ir galu galā tā dievbība un kas ir tie dievbības akti. Un proti, runa ir par diviem jēdzieniem, kuri latīņu valodā skan pietas un devocio. Es domāju, ka laiku pa laikam šie vārdi arī parādās mūsu leksikonā, jo devocijas vai devotka, tas jēdziens, kuru izmantoja Benedikts Skrinda, kad rakstīja savas atmiņas, un kad es gatavoju šo grāmatu, tad sastapos ar šo vārdu. Un pietas laiku pa laikam gadās dzirdēt tādu vārdu kā pīs, tīpaši ne tikai tevs pio, kas pīs, ja mēs tulkotu viņa vārdu uz latīņu valodu, vai arī pāvests, viens no pijiem, kurš savā laikā vadīja baznīcu. Un abi šie vārdi tulkojas vienādi – dievbība. Protams, ne burtiski, tūlīt mēs runāsim arī par šo vārdu burtisko nozīmi, bet parasti arī gan pietas, gan devocio tiek tulkoti kā dievbība. Bet mēģināsim paskatīties, ko šie vārdi apzīmē un kā viņi tiek tulkoti burtiski uz latviešu valodu. Sāksim ar vārdu pietas, kas burtiski no latviešu valodas tiek tulkots kā bijība. Nevis bailes, bet tāda bijība, kas arī saistās ar cieņu. Ar vārdu pietas romieši apzīmēja ārēju cieņu pret dieviem, pret valsti, pret vecākiem, pret aristokrātiem un tā tālāk. Ar vārdu sakot, ar vārdu
pietas, ja bijība, parasti tika uzskatīta tāda attieksme, kas ir ārēji ļoti pieklājīga, ārēji ļoti pareiza. Bet vissvarīgākais ir tas, ka akcents šajā vārdā ir tieši uz tādu ārējo attieksmi, uz ārējo attieksmes izpausmi. Savukārt vārds devocio no latiņu valodas tiek tulkots kā veltīšanās, tāda sevis uzupurēšana vai upurēšana. Un savukārt šis vārds, kaut arī viņu var iztulkot kā dievbijība, bet ar šo vārdu romieši apzīmēja tieši iekšējo nostāju. Nevis ārējo, ja, kā es uzvedos, bet iekšējo, kāda ir mana attieksme. Un tieši, ja mēs saprotam šo divu vārdu tādu kopā salikšanu, ja mēs saliksim abus divus jēdzienus, tad mēs arī nonāksim pie ļoti svarīgas definīcijas. Ko nozīmē dievbijība? Dievbijība ir cilvēka garīgas dzīves ārēja izpausme, kas izriet no viņa cieņpilnas attieksmes pret Dievu, tuvāko pasauli un sevi. Vēlreiz, lai tas mazliet nosēstos mums galvā, un pēc tam es arī šo definīciju paskaidrošu. Dievbijība ir cilvēka garīgas dzīves ārēja izpausme, kas izriet no viņa cieņpilnas attieksmes pret Dievu, tuvāko pasauli un sevi. Tas nozīmē, redziet, šajā definīcijā mēs redzam it kā tādus divus virzienus. Virziens uz āru, tas nozīmē, ka tā arī ārēja izpausme, bet uz āru tiek pausts nevis kaut kāds tukšs saturs, bet iekšējā nostāja. Varētu pateikt, ja cilvēks ir patiešām dievbijīgs, ja viņš ciena Dievu, ja viņš Dievu mīl, tad tas būs ne tikai viņa iekšējā nostāja, bet būs arī ārēja izpausme šai nostājai. Mēs, kā cilvēki, esam garīgi miesīgas būtnes. Es to nevienu reizi jau esmu atkārtojis, un laikam visu šo lekciju laikā es arī to atkārtošu, bet, ja cilvēks ir integrāla persona, ja, ideāla gadījumā tā būtu jābūt, tad viņam jābūt saskanīgam tam, kas ir viņā jābūt saskanīgam tas, kas ir viņa iekšā, ar to, kā viņš uzvedās. Ja, piemēram, es kādu mīlu, es arī izpaužu šo mīlestību. Ja man kaut kas nepatīk, es netēloju cilvēku, kuram kaut kas patīk. Šī tāda iekšējā, dziļa iekšējā integrācija izpaužās arī dievbijībā. Brīžiem varbūt tas skanēs mazliet tā ķecerīgi, bet neuztveriet to, ka ķecerību, jo noteikti tas tā nav un nav mans nodoms mācīt jūs kaut kādām ļaunām lietām, bet patiešām labāk būtu, ja cilvēks ir godīgi nedievbijīgs un netēlo dievbijīgu, jo ja viņam iekšā šis mīlestības pret Dievu nav, nekā viņš tēlo dievbijību, kaut arī iekšēja ir teiksim, tukšums, jā. Iekšēji viņam nav nekādas nostājas, viņam nav nekādas attieksmes pret Dievu. Lai to pārbaudīt, tas ir mazliet ārpus materiāla tēmai, bet tomēr es domāju, ka tas būtu vietā šeit pateikt, lai pārbaudītu, vai tiešām manī ir iekšēja tāda cieņa pret Dievu. Ja es patiešām viņu mīlu, atceraties, kad mēs bijām runājuši par jūtām, jūtas garīgai dzīvē, jūtas bija tas indikators. Un šo iekšējo nostāju pret Dievu viegli pārbaudīt. Ja mēs savā dzīvē sastopamies ar, teiksim, zaimošanu, ja mēs sastopamies ar to, ka kāds nicina, teiksim, Dievu vai svētos vai lietas, kas saistās ar Dieva kultu, un mums tas sāp, ja ir kaut kādas emocijas, kas parādās šajā sakarā, tas nozīmē, ka Dievs man ir vērtība, kā arī Dieva kults man ir vērtība. Un tad jau ar šo iekšējo nostāju var vismaz tā pieļaut, ka tādu dziļāku problēmu nav. Kaut arī problēmas ir visiem un vienmēr, bet tomēr vismaz šajā jomā, mēs tuvojamies normai. Es kādreiz mēģināju tā pavērot sevi, arī rakstīju dienas grāmatā, un uzdevu sev jautājumu, kad es lasu kaut kādas ziņas, ja, kaut arī viņas nav saistītas ar reliģiju, vai tas izraisa manī kaut kādas emocijas.
Un laika gaitā es pamanīju, ka es nevaru vienaldzīgi lasīt ziņas. Vienalga, vai notika avārija, vai notiek kara darbības, vai notiek kaut kas labs. Ja tas izraisa manī emocijas, tas nozīmē, ka esmu dzīvs un man ir kaut kāda attieksme. Es vismaz varu sev nemelot. Ir arī tādas ziņas, kuras neizraisa, teiksim, manī kaut kādas lielas emocijas. Un tas ir godīgi jāpasaka, ka šī ziņa vai šī lieta man ir indiferenta. Tas nozīmē, ka man ir vienalga. Tas nav iekļauts manu vērtību sistēmā pārāk augstu. Un līdzīgi ir ar mūsu attiecībām ar Dievu. Mūsu emocijas, mūsu jūtas parāda, vai tiešām Dievs man ir svarīgs, vai tiešām viņš man ir vērtība. Un līdz ar to, ja es neko nejūtu, tad šajā gadījumā jāuzdod jautājums, kas man būtu jādara. Diemžēl tādas universālas atbildes nav. Es varu, protams, pateikt, tu vairāk lūdzies un būs viss kārtībā. Bet, mēs runāsim nākošajā mūsu tikšanās par lūkšanu, un mēs redzēsim, ka lūkšana nemaz nav tāda metode, ka ietekmēt Dievu vai ietekmēt sevi pašu. Lūkšana ir kaut kas cits, bet par to mēs parunāsim nākamajā mūsu nodarbībā. Katrā ziņā, ja mēs runājam par dievbību, atgriežoties, ja mēs mēģinām definēt, kāda ir tāda, izmantošu šo iedzienu veselīga dievbība, tā ir tāda nostāja, kur tas, kas izpausts uz āru, pilnīgi saskan ar to, kas ir mana iekšā. Tas, ko es pārdzīvoju iekšā, attiecībās ar Dievu, es esmu gatavs un nebaidos izpaust arī ārēji. Es kādreiz par šo lietu biju runājis, un pateikšu godīgi, tas bija tādas iekšējas integritātes, pat varētu teikt, vingrinājums, garīgais iekšējas integritātes vingrinājums, bet savā laikā tas man bija ļoti svarīgs, jo kādreiz vēl būdams students, es tomēr tā kā kautrējos, ka esmu kristietis, un man ļoti gribējās būt cilvēkam, kuru akceptē, kuru pieņem, līdz ar to bija tāda vēlēšanās pielāgoties apkārtējiem. Un kad es biju kaut kur kafejnīcā vai restorānā, tad es pirms ēšanas sākumā ļoti baidījos pārmest krustu. Šis vārds baidījos ir pat tas tieši trāpīgs. Es baidījos, jo pirmā doma bija, bet citi taču skatās, un kā tas izskatīsies, ka es tagad pārmetu krustu, ko viņi domās par mani. Un tad es sāku praktizēt tieši publiskajās vietās, ja es, teiksim, esmu kafejnīcā vai restorānā, ne tik bieži tas gadās, protams, tad vienmēr pārmest krustu. Otrais moments, kas man likās arī tāds interesants, ir tad, kad es braucu ar mašīnu, un ja es esmu šosejas vai ja pilsēta nav liels trafiks, nav lielas kustības, tad es arī pie reizes arī palūdzos rožakroni. Man, teiksim, tagad ir noskaitīts un atmērīts laiks, ka no mājām līdz kapsētai, ja es braucu uz Bērēm, es varu palūgties rožakroni, veselu daļu. Es lūdzos ļoti ātri, tāpēc tas jau ir iegājies manā dzīvē. Un arī man gadījās, kad es braucu pa pilsētu, es taču redzu, ka citi redz mani. Kaut arī varbūt nepievērš uzmanību, bet tik un tā teoretiski mani redz mana mašīnā. Un tad vai man ir kauns vai nav kauns pārmest krustu pirms sākt lūgties rožakroni pa ceļam. Protams, viegli to darīt pie baznīcas, kad es tikai startēju, bet mazliet grūtāk varbūt, kad brauc ārā no kapiem, kad arī citi tevi redz. Bet šis vingrinājums bija ļoti vērtīgs. Kaut arī šķiet tas ir smieklīgi, bet bija ļoti vērtīgs, lai iemācītu sevi pašu to iekšēju integritāti, lai pietas un devocio. Tā ārēja attieksme un iekšējā nostāja, lai būtu saskanīgi vienā ar otru. Tas ir mans mazs vingrinājums, kas bija domāts iekšē integritātei. Protams, ka katram cilvēkam, arī man līdz tā integritāte vēl tāls ceļš ejams, un ideāli mēs būsim tikai pie kunga, bet tomēr šajā dzīvē vērts to pamēģināt praktizēt.
Un tagad, kas tas ir tā dievbijība? Vēlreiz atkārtošu šo definīciju un ceru, ka pēc šiem skaidrojumiem tas jau būs mums daudz skaidrāk. Dievbijība ir cilvēka garīgas dzīves ārēja izpausme. To, ko es pārdzīvoju iekšēji, praktizējot savu garīgu dzīvi, es to nebaidos un izpaužu arī ārēji. Līdz ar to šī ārēja izpausme izriet no manas cieņpilnas attieksmes pret Dievu, tuvāko pasauli un sevi, jo neiet runa tikai par to, lai mani būtu cieņa pret Dievu. Viņam, protams, pirmām kārtām, bet arī pret radību, arī pret to, ko Dievs ir radījis. Un šeit es gribu arī pievērst uzmanību vienai lietai. Diezgan grūti būtu pateikt par cilvēku, ka viņš ir dievbijīgs, ja viņā ir tāda cieņpilnā nostāja pret Dievu, bet nav nekadas cieņas pret radību, ieskaitot arī savu tuvāko. Jo, ja mēs runājam par iekšējo integritāti, tad šī integritāte, viņa aptver visas mūsu jomas, arī mūsu attiecības ar tuvākiem. Man ļoti patika priestera Pāvila, Piotra Pavļukeviča, mūžīgo viņa mieru, poļu priestera un labas predikotāja, no kura es arī laiku pa laikam kaut ko pasmaļos un no kura īstenībā es arī mācījos runāt predikus. Nezinu, cik labi tas sanāk, bet vismaz mācījos, pieliku pūles, kurš kādreiz izteica ļoti interesantu domu, kas man dziļi iekrita prātā un sirdī. Ir cilvēki, kuri domā, ka viņi tik stipri mīl Dievu, ka pat nemīl savu tuvāko. Ir cilvēki, kuri domā, ka viņi tik stipri mīl Dievu, ka nemīl savu tuvāko, bet šajā gadījumā mēs varam skaidri pateikt, ka viņi arī Dievu nemīl. Un tāpēc ļoti viegli pamanīt to dievbijīgu cilvēku, vai viņam ir cieņa arī pret apkārtējiem. Ļoti vienkārša lieta, ko mēs paši varam sevi, negribu teikt likt sev diagnozes, ja, bet sevi pārbaudīt, ko es rakstu sociālajos tīklos, kādas lietas es rakstu, vai es gadījumā nepazemoju citus, vai es gadījumā, jo īpaši, kad mēs rakstam sociālajos tīklos, visbiežāk tas ir diezgan droši, ja, jo pateikt cilvēku sejā ir daudz grūtāk, nekā uzrakstīt to kaut kādā komentārā diftīgā vai uzrakstīt kaut kādu postu kaut kādās sociālos tīklos vai uzņemt video, ja, un izbļaustīties un izteikt savu necieņu. Dievbijīgs cilvēks, ja viņš patiešām ir dievbijīgs, viņam ir iekšējā cieņas nostāja pret Dievu un viņa arī izpaužās, cilvēks nebaidās, jo tas ir viņa vērtības. Protams, šeit vienmēr viss atkarīgs no konteksta, jo, piemēram, ja mēs aizbrauksim kaut kādā valstī, kur kristieši ir vajāti un par krusta zīmi, ja tev draud nāves sods, tad, protams, šajā gadījumā nebūtu prāta darbs arī tā publiski izpaust. Protams, visi ir aicināti uz varonību, bet neviens nevar būt piespiests pie varonības. Bet katrā ziņā, ja normālajos apstākļos man nekas nedraud un es baidos to izpaust, tad šajā gadījumā problēma ar to savienošanu starp pietas un devociju, ārējo izpausmi un iekšējo nostāju. Savukārt šī iekšējā cieņa, viņai ir jābūt arī attiecību uz Dieva radību. Ja man nav cieņas pret radību, ja, veselīga šī vārda nozīmē, ja, neiet runa par to, ka kakītis kļūtu mans elks, bet ja man ir cieņa arī pret kakīšiem, tad šajā gadījumā mēs varam runāt par to, ka dievbijība ir, pateiksim tā, normas robežās. Bet ja gadījumā cilvēkam ir necieņa pret tuvāko, arī pret savu ienaidnieku, tad šajā gadījumā man rodas patiešām jautājums par dievbijību. Un varbūt jūs zināt, ka pastāv tāda interesanta grupa, viņa ir slēgta, bet tajā var pievienoties katoļu grupā Facebookā, un laiku pa laikam es tā brīžiem kā seriālu arī paskatos tos komentārus, kuri patiešām dažādi ir, ja, un tas jau arī parāda mūsu īsto seju, īsto dievbijību. Tā kā, rezumējot šo mūsu pirmo soli par definīcijām,
Kā es jau teicu, dievbijība ir mūsu iekšējās cieņas ārējā izpausme, iekšējās cieņas pret Dievu un tuvāko ārējā izpausme, un līdz ar to mums ir šīs vienas medaļas divas puses. Gan pietas ārējā izpausme, gan arī devocio, tā iekšējā nostāja. Un tam jābūt saskanīgām vai saskaņotam savā starpā. Iesim tālāk, un tagad runāsim par dievbijības aktiem. Mēģināsim viņus definēt. Kas tas ir tie dievbijības akti? Kas ir dievbijība, mēs jau zinām. Dievbijības akti ir reliģiskas darbības, kurās ir iesaistīta gan miesa, gan garīga dimensija, un kuras cilvēks praktiski veids ar cieņpilnu attieksmi pret Dievu, kā arī pret radību, bet no otras puses šo aktu dēļ cilvēks šo attieksmi veido, pilnveido un padziļina. Man brīžiem gadās rakstīt tādus garus teikumus, jo latviski varbūt tas neskan līdz galam, bet es mēģināšu tagad šo definīciju mazliet atšifrēt, lai būtu skaidrs. Tas ir reliģiskas darbības, pirmam kārtām. Reliģiskas darbības, kuras ir iesaistītas gan miesa, gan arī mūsu garīga dimensija. Tas nozīmē, ka viss cilvēks, nevis tikai daļa no mums, ir iesaistīta katra dievbijības akta, reliģiskajā aktā. Un praktiski ar šiem aktiem mēs izrādam, un mēs veicinām šo cieņpilnu attieksmi, mēs izrādam, bet no otras puses, ja mēs pildam šos dievbijības aktus, šie akti mūs pašus pārveido. Un tas ir ļoti interesanta lieta, ka dievbijības akti, ja mēs parunāsim tagad par Dievu, dievbijības akti, viņi nav vajadzīgi Dievam. Kāpēc? Ontologiski, jeb metafiziski, kā kurš vēlās, Dievs ir pilnīgs. Tas nozīmē, ka ar saviem dievbijības aktiem, piemēram, lūgšanām, svēto rakstu lasīšanu un tā tālāk, mēs nepadaram Dievu bagātāku. Mēs nepadaram Dievu laimīgāku tādā ziņā, ka viņam tas būtu pietrucis, lai viņš būtu laimīgs visā pilnībā. Dievs ir bezgalīgs, un viņa laime, iekšējā laime, ir bezgalīga. Līdz ar to tas ir apmēram tāpat, kā izliet krūzi ūdens okeānā. Vai okeāns būs pilnāks? Ja? Teoretiski, matematiski jā, bet no otras puses, vai okeānā būs par vienu glāzi ūdens vairāk vai mazāk, okeānam ir pilnīgi vienalga. Un no vienas puses skaidri jāpasaka, ka dievbijības akti nav domāti tam dēļ, lai izdarītu kaut kādu spiedienu uz Dievu, vai kaut kādā veidā viņu ietekmēt, vai kaut kādā veidā viņu padarīt laimīgāku, bet no otras puses, jo arī šai medaļai ir otra puse. Mēs atceramies, ka Dievs mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību. Tas nozīmē, ka viņš nav vienaldzīgs pret šiem dievbijības aktiem. Vai savādāk, viņam šie dievbijības akti ir vajadzīgi, kā atbilde uz viņa mīlestību. Viņš tos vēlās, bet ne tāpēc, ka viņam kaut kā trūkst. Viņš to vēlās, jo viņš mīl. Un tas ir liela starpība. Ja, piemēram, cilvēks meklē mīlestību, jo viņam trūkst, jo viņam gribās būt mīlētam. Dievam negribās būt mīlētam. Viņš savā trīsvienībā mīl un ir mīlēts. Bet viņš ar šo mīlestību dalās un gaida atbildi. Un tāpēc mūsu dievbijības akti šajā gadījumā, vai visos gadījumos faktiski, nepadara Dievu laimīgāku vai pilnīgāku. Nekādā gadījumā. Dievs ir pilnīgs, bet šie dievbijības akti pirmām kārtām ir vajadzīgi mums. Kāpēc? Jo ne tikai viņi izraisa ne tikai mēs izrādām savu cieņu, bet šie dievbijības akti, mēs tur runāsim par klasifikāciju, šie dievbijības akti, viņi formē mūs pašus. Viņi palīdz mums pašiem būt, viņi palīdz mūsos veidot šo cieņpilnu attiecību, arī attiecību uz Dievu. Došu jums tādu vienu piemēru, lai tas būtu varbūt vairāk skaidrs. Brīžiem gadās tādas situācijas, kad kaut kāds, teiksim, trakais vīrietis, kurš ne no kā nebaidās,
patiešām iemīlās. Ja? Un atrod tādu dāmu, kura tiešām ir atbild uz viņa dziļākam sirds ilgām. Un tāds vīrietis ir spējīgs mainīties. Viņš pārstāja būt bandīts, piemēram, viņš sāk uzvesties pieklājīgi, un vissvarīgākais, viņš netēlo pieklājīgo. Viņš patiešām vēlās būt labs vismaz pret šo savu sirds sievieti. Viņš patiešām vēlās mainīties viņas dēļ. Redziet, no vienas puses viņš saģērbies skaisti, viņš nopērk ziedus un grib padarīt viņu laimīgāku, bet viņš pats to darot mainās. Viņš pats kļūst labāks, neskatoties uz to, ka līdz šim viņš bija, neīpaši labi uzvedies savā dzīvē un neīpaši labi formēts. Tāpēc arī mūsu dievbības akti, ja, par kuriem, kā es jau teicu, tūlīt vēl runāsim, mūsu dievbības akti maina mūs pašus. Tie palīdz mums pašiem būt dievbīgākiem, lai tas tikai neskanētu kā kāda tautoloģija. Došu vēl vienu piemēru. Kad kāds mūziķis sāk spēlēt kādu mūzikas instrumentu, viņš nespēlē šo jauno melodiju priekš klausītājiem. Viņš to spēlē priekš sevis. Bet kaut arī viņš to spēlē, ja, un citi var dzirdēt, galvenais motīvs ir, lai viņš pats iemācītos šo melodiju spēlēt. Līdzīgi ar mūsu dievbības aktiem. Pirmais mērķis dievbības aktiem, protams, ir veidot attiecības ar Dievu, bet tieši šie akti pilnveido šīs attiecības. Ja? Viņi formē mūsu attieksmi pret Dievu, šo cieņpilno attieksmi pret mūsu kungu. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par tiem dievbības aktiem, ja, viņi ir svarīgi pirmam kārtām priekš mums. Mēs nedaram Dievam kaut kādu pakalpojumu, mēs nepadaram Dievu par mūsu lūgšanu kilnieku, mēs nepadaram Dievu par tādu, kurš ir mūsu debitors, ja, kurš tagad ir parādā mums kaut ko. Ja es palūdzos, tagad Dievam ir pienākums atbildēt uz manam lūgšanām. Nekādā gadījumā. Dievbības akti veido mūs pašus un padziļina mūsu attiecības ar Dievu. Tā kā tas ir pirmam kārtām, kas būtu jāsaprot runāt par dievbības aktiem. Bet iesim tālāk. Pamēģināsim tagad klasificēt dievbības aktus. Ja mēs mēģināsim tā pašķirstīt literatūru, kas attiecas uz garīgu dzīvi, teiksim, garīgas dzīves leksikonu, uz kurā es ļoti balstījos, kad gatavoju šo grāmatu, šis leksikons tika veidots Ljubljanas Katoļu universitātes ietvaros. Tad mēs atradīsim ļoti daudzas dievbības aktu klasifikācijas, bet es piedāvāju tikai divus tādus parametrus, balstoties uz kuriem mēs varēsim klasificēt dievbības aktus. Un šeit ir tādas divas klasifikācijas. Pirmā – darītāja aspektu akcentējoša klasifikācija un objekta aspektu akcentējoša klasifikācija. Es saprotu, ka tas ir ļoti grūti skan, ļoti smagi, nesaprotami uztverēji, bet tūlīt viss būs skaidrs. Atkarība no darītāja personas, dievbības akti tiek klasificēti saskaņā ar to, kādu personas aspektu tie pirmām kārtām izceļ un iesaista. Es atgādināšu, ka dievbības akti ietver visu cilvēku, bet prāts vai griba parasti ir tā dominējoša mūsu personas daļa, kas darbojas kādā dievbības aktā. Un tātad, ja mēs akcentējam personu, tad mēs varam pateikt tā, ka ir dievbības akti, kuros vairāk darbojas intelekts, un ir dievbības akti, kuros vairāk darbojas arī mūsu griba. Kaut arī gan intelekts, gan griba darbojas kopā vienmēr. Un tātad tie, kas attiecas uz mūsu intelektu, tas ir skaidrs pats par sevi, ka tie ir dievbības akti, kas pieprasa intelektuālu piepūli. Piemēram, svēto rakstu lasīšana. Var izmantot arī dažādas metodes. Ļoti iesaku, lūdzu pameklējiet internetā, kas tas ir lekcija divina, jeb dievišķā lekcija,
kā lasīt svētos rakstus saskaņā tieši ar šo metodi. Ļoti senā baznīcas metode, kas joprojām ir aktuāla. Garīga lasīšana, apcere, garīgas sarunas, piemēram, garīga vadība, garīgas dienas grāmatas rakstīšana un tam līdzīgie. Visi dievbības akti, kas vērsti uz mūsu reliģisko pilnību, ja, un kas skar mūsu intelektu, tas ir tie saucamie intelektuālie dievbības akti. Bet ir arī cita grupa, kurus mēs saucam par gribas vadīti dievbības akti. Vēlreiz atkārtošu, ka katra dievbības akti ir iesaistīts viss cilvēks, bet kāda no mūsu personas daļām ir dominējoša, un šajā gadījumā griba. Un tie dievbības akti, viņi stiprina un arī orientē mūsu gribu uz garīgām vērtībām. Un kas tas varētu būt? Tas ir dažādas asketiskas prakses, piemēram, gavēnis. Paskatīsimies. Lai gavēt, nav nepieciešams baigi liela intelektuāla piepūle. Lai pateikt sev, es neveršu vaļā šodien leduskapi. Bet tas pieprasa gribas piepūli, jo šajā gadījumā cilvēkam sev jāpasaka, ja tur stāv skaistas deses rīt tieši piekdiena, mums ir garšīgas deses leduskapī, bet es šodien nevēlos viņas ēst, jo piekdiena, jo es vēlos pagodināt kunga ciešanas. Un tas ir dievbības akts. Gribu atgādināt, kad mēs runājam par askezi, tā nav dieta, tas ir dievbības akts, jo viņš ir asketiskais dievbības akts, jo viņa pamatā stāv reliģiskā motivācija. Un cilvēks ar šo dievbības aktu, jo asketiskie akti ir dievbības akti, vēlās stiprināt savu gribu savas attiecībās ar Dievu. Piemēram, es arī laiku pa laikam priekš sevis arī lūkšanu pieskaitu pie gribas dievbības aktiem, jo man gadās arī, kad diena ir ļoti pilna, piemēram, ka man šodien es faktiski nodzīvoju pusi dienas pa slimnīcu, kalpojot tur, pusi dienas pa kapsētu, kalpojot tur, ja, un vēl bija ieskrējis veikalā un mazliet patrenējos, bet visu laiku bija tā piepūle un gribējis apsēsties un pateikt, nē, es negribu neko darīt. Ja es gribu apsēsties mierīgi savā istabā un palasīt kaut ko interesantu vai paskatīties filmu, bet pienākumi sauc. Un tā es savu gribu orientēju uz to, ka Dievam par godu es vēlos izpildīt visus pienākumus, kas man šodien uzliktas vai kuras es sev biju uzlicis, lai diena būtu pagājusi neveltīgi. Ja, tas ir gribu orientējušie dievbības akti. Gribu tikai pielikt klāt vēl, kaut arī dievbības akti ir strikti reliģiski, bet tomēr mēs tā ar tādu zināmu pieļaujumu, nezinu, vai latviski ir tāds vārds, es pieļauju, ja, ka mēs varam arī mūsu asketisko piepūli, kas saistās arī ar pasaules dzīvi, arī pieskaitīt pie dievbības aktiem. Piemēram, kungs, arī tev par godu es vēlos šodien izmazgāt savu istabu, lai viņa būtu tīra. Ne tikai man būs patīkami, bet arī tev par godu. Kungs, tev par godu es rūpēšos par savu veselību, ja, un došos pie ārsta. Tev par godu es sakārtošu kaut kādas lietas, kuras sen nebija sakārtotas, bet prasījies pēc sakārtošanas. Tā kā redziet, pie dievbības aktiem, kas orientē mūsu gribu, mēs varam pieskaitīt gandrīz visu to asketisko darbību kopumu. Ja, līdz ar to ļoti iesaku arī asketisko piepūli veikt tieši dievbības garā, jo tas veido mūs pašus, ja, un, protams, neatstāja arī Dievu vienaldzīgu. Bet pastāv arī vēl viena klasifikāciju metode attiecību uz dievbības aktiem, un šī klasifikācija ir atkarīga no objekta. Ko tas nozīmē? Uz kurieni ir orientēts mūsu prāts un griba, faktiski, kas ir šo dievbības aktu saturs. Un šeit viss ir ļoti vienkārši. Dievbības akti var būt kristoloģiskie, tas, kas saistās ar Kristu, kas orientēti uz viņa personu, uz pestīšanas vēsturi, un, piemēram, viss, kas saistās ar Euharistijas godināšanu, dalība svētajā misē
adorācija, komunija, arī garīga komunija, ja, visādas lūkšanas, kas attiecas uz Kristu, piemēram, Jēzus sirds litānija. Arī rūžakroni zināmā mērā arī varētu būt pieskaitāms pie šiem dievbības aktiem, jo mēs taču rūžakroņa laikā apceram pestīšanas vēstures kaut kādus posmus vai kaut kādus notikumus. Kristus ir centrā, kaut arī mēs nemitīgi atkārtojam, mēs ir sveicināta Marija. Ir arī dievbības akti, kas saistās ar kunga ciešanu apcerīt. Īpaši lielajā gavēnī mēs ejam krustaceļu vai lūdzamies rūgtas asaras, ja, arī šo dievbības aktu. Un es atceros, kad es biju ministrants vēl Kristus karaļos Rīgā, un parasti rūgtas asaras toreiz dziedāja pēc galvenās svētās mises, pēc summas, un man nepatika lielais gavēnis, jo vēl bija kaut kāds laiks, bija aizņemts ar kaut kādiem man neīpaši skaidriem dziedājumiem. Bet kad es iemācījos, kad es paskatīju šo lūkšanu grāmatu, kad es paskatījos, kas tas ir, tas rūgtas asaras, kāda ir tematika, palasīju par šo lūkšanu, tad man sāka viņam patikt. Ja? Un tagad es ar lielu prieku kā priesteris arī piedalos dziedājumos lielajā gavēnī, kad man ļoti patīk īstenībā rūgtas asaras, jo izrādās, ka viņas nav tik garas, var nodziedāt pa 15 minūtēm, bet apcerēt arī Kristus ciešanu noslēpumu un arī visvētākās jaunavās Marijas ciešanas. Ja? Tā kā, redziet, viss, kas orientēts uz Kristu, tas ir tie dievbības akti, tā saucamie kristoloģiskie. Bet katoļticībā arī ļoti izplatīti ir marioloģiski dievbības akti. Tas pats rožakronis arī, bet litānija svētākās jaunās Marijas godam, tā saucamās stundu dziesmas, nezinu vai latviski ir dažas draudzes, kur praktizē, bet ne visas, bet pie mums draudzē gan poļu valodā dzied godžinkas, gan arī latviešu valodā laiku pa laikam var dzirdēt. Tie arī dievbības akti, kas attiecas uz visvētākās jaunās Marijas cieņu, ja, cieņas izpausmi pret viņu. Protams, arī nevar pietrūkt arī hagiogrāfisko vai hagioloģisko. Tas nozīmē, ka kad tiek izpausta cieņa arī pret kaut kādu svēto, ja, drīz februāris, un mums būs arī svētā Blazija, sveces liks mums pie kakla kā tāds simbols, ka viņš svētā mūs, tas svētais Blazijs, gan arī būs svētās Agates maizes pasvētīšana un ūdens pasvētīšana. Ja? Tā kā arī šie dievbības akti, kas vērsti, lai izpaust arī cieņu arī tiem svētajiem, kas ir svarīgi mūsu dzīvē. Kaut arī ļoti interesanta lieta, varbūt ne katrs pamanīs, bet, teiksim, vārdu diena. Ja? Kad mēs svinam sava svēta aizbildņa svētkus, kura vārdu mēs nesājam, kura vārdā mēs esam nosaukti. Arī dievbības akts, kā es to pareizi viņu nosaucu, hagioloģiskais, kas arī veido mūsu attiecības ar kādu konkrēto svēto sadraudzības ietvaros. Un, protams, arī šeit mēs varam pielikt vēl klāt arī mūsu cieņu pret mirušajiem, lūkšanas par viņiem, kapu sakārtošana, kapu svētki. Ja, periodiski mēs arī varam palūgt nocelebrēt svēto misi par mūsu mirušajiem. Starp citu vēlos arī ieteikt vienu ļoti labu praksi. Vismaz reizi gadā palūgt priesteri baznīcā, lai nocelebrē misi par visiem mūsu ģimenes mirušajiem un vienu svēto misi par visiem mūsu ģimenes dzīvajiem. Ne tikai gaidot kaut kādu īpašu gada dienu, ja, ne tikai sakarā ar dzimšanas dienu, bet vienreiz gadā par visiem mirušajiem, ģimenes mirušajiem, vienreiz gadā par visiem dzīvajiem. Pat nevajag saukt visus vārdā, jo varbūt tas nav pat iespējams, bet par visiem, teiksim, nezinu, Artjomovu ģimenes mirušajiem, ja, vai par visiem devēja nodoma mirušajiem. Ja, un pilnīgi pietiek, jo Dievs taču visus vārdus zina, viņiem pašiem arī būs prieks tur, kā par viņiem atcerās. Un arī, protams, viena svētā mise gadā
par visiem dzīvajiem. Un redziet, pilnīgi pietiek. Es kā priesteris, man ir tā privilēģija, ka es varu pats nocelebrēt, nevienam nav jāpasūta, un es reizi gadā nocelebrēju svēto misiju par visiem manas ģimenes mirušajiem un vienu svēto misiju arī par visiem dzīvajiem. Ja man ir brīva iespēja, brīva intencija, tad es arī nocelebrēju tuvākas ģimenes arī dzimšanas dienās, arī par viņiem svēto misiju, brīžiem arī apvienoju. Tiem, kuriem šajā mēnesī ir dzimšanas dienas, es viņus arī pieminu šajā mēnesī. Tā kā redziet, mēs varam arī veidot arī paši kaut kādā veidā šos dievbijības aktus, veicināt viņus. Jā. Galvenais tikai pielikt mazliet intelekta, jā, kā mēs varētu to izdarīt. Bet tas ne tikai iet par labu mūsu tuviniekiem, bet tas arī formē mūsu pašus. Jo, iedomājieties, vai es varu ienīst cilvēku, par kuru es lūdzu, lai priesteris nocelebrē misiju? Vai es varu turpināt ienīst to, par kuru es lūdzos? Ja, un tas ir ļoti, ļoti ieteicama lieta attiecībā uz mūsu garīgo izaugsmi, protams, un attiecībā uz mūsu dievbību, ja mani dievbības akti vērsti arī uz to pusi, lai neienīst savu ienaidnieku. Ja mēs palasām ziņas un paskatīsimies uz dažādiem pasaules diktatoriem, tad brīžiem gribās vēlēt viņam nāvi, un noteikti daudzi to dara, un jo vairāk arī daudzi kristieši to dara, bet rodas jautājums, vai tas ir kristīgi, ja? Jo mēs mīlam savu tuvāko ne tāpēc, ka viņš to ir pelnījis. Ja? Visbiežāk lielāka cilvēku daļa nav to pelnījuši, vai liela cilvēku daļa nav to pelnījuši, bet ja Dievs viņus mīl, vai es drīkstu atļaut dot sev tiesības uz naidu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mūsu dievbības prakses tieši palīdz neieslīgt šajā ceļā uz leju, ja? Nekrist lejā, dodot sev tiesības uz naidu. Tā kā tas ir ļoti svarīga lieta, ka dievbības akti pasargā mūs pašus no tā ļaunuma, uz kuru, diemžēl, pirmgrēka dēļ mēs esam atvērti, pat ļoti atvērti. Un pēdējā lieta, par kuru es gribētu šodien parunāt, kaut arī tas nebūs varbūt īsi, bet no otras puses es centīšos arī būt lakonisks, tas ir dievbības aktu deformācijas. Kāpēc es par to gribu parunāt? Ne jau tāpēc, lai kādu nosodītu, kaut arī man kā priesterim arī bieži vien gadās redzēt dažādas deformācijas un arī palīdzēt kādam tikt skaidrībā ar savu dievbību, tomēr man šķiet, ka mūsu zināšanai, mūsu teoloģiskai erudīcijai, tas būs ļoti vērtīga lieta, jo noteikti starp šām deformācijām laiku pa laikam var pamanīt arī sevi pašu. Vismaz es sevi gan, protams, neteikšu kur, bet vienā otrā no šīm deformācijām arī biju pamanījis. Tātad parunāsim par deformāciju pirmam kārtām, lai mēs zinātu, kā nav jādara. Nevis tāpēc, lai tagad ar pirkstu bakstīt un teikt, tu esi, ja? Tāds un tāds. Tātad dievbības aktu deformācijas. Kāpēc vispār es vēlos arī, vēl viens motīvs, kāpēc es vēlos to parādīt? Neviens no mums nav spējīgs ielīst otram cilvēkam galvā un sirdī. Brīžiem šķiet, ka, mēs redzu cilvēku, viņš ir pilnīgi normāls, šķiet adekvāts, bet laiku pa laikam pēc viņa uzvedības, pēc tā, ko viņš saka, vai pēc tā, ko viņš rakstā, vai pēc tā, ko viņš uzvedās, var saprast, kas tas ir par cilvēku. Un dievbības deformācijas, tas ir ļoti labs tāds verifikācijas, ļoti laba verifikācijas iespēja pārbaudīt, kāds ir cilvēks, pirmam kārtām, kāds esmu es. Jā, jo pirmam kārtām, protams, versīsim mūsu uzmanību uz sevi pašu. Tātad, ja mēs paskatīsimies uz tām deformācijām, tad mēs varam ieraudzīt tādas divas lielas grupas. Pirmā, kad pārāk liels akcents tiek likts uz reliģisko aktivitāti. Par ko iet runa? Pirmam kārtām gadās tā, ka cilvēks sāk uzskatīt, ka dievbības akti
darbojas automatiski. Tas nozīmē, ka jo šo dievbības aktu ir vairāk, jo ir labāk. Ja šo dievbības aktu ir mazāk, tad ir sliktāk. Ja? Un cilvēks sāk uzskatīt, ka šie dievbības akti darbojas gandrīz kā magiski. Tas nozīmē, jo vairāk lūdzos, jo lielāk esmu Dieva draugs. Ja? Es atceros, ka kad viens no seminaristiem pateica, ka viņam kāds bija ieteicis un pareizi bija ieteicis, ka tev ir daudz jālūdzās. Bet aiz šī ieteikuma daudz jālūdzās, tomēr ir nepieciešams arī zināmā veidā paskaidrojums, ka šīs daudz jālūdzās nemaz nenozīmē, ka tu automatiski būsi labāks, dievbijīgāks, svētāks un tā tālāk. Jo ir cilvēki, kuri lūdzās ļoti daudz, kuri var pavadīt stundas lūkšanā, bet vienlaicīgi izejot ārā no baznīcas arī ir spējīgi nolādēt arī savu tuvāko, jo viņam kaut kas nepatika. Vai sākt saukt citus par bezdieviem, par neiegām un tā tālāk, jo viņam šķiet, ka viņš taču ir labs, ja? Bet citi pārējie, tā, vidēji. Ja? Tā kā šajā gadījumā tas pirmā lieta, kas ļoti bīstama, tas ir tas saucamais sakrālisms, ja? Jo vairāk šo dievbības aktu, jo šķietami labāk. Ne? Šajā gadījumā šeit nav tas pilnas korelācijas. Protams, tas nenozīmē, ka ja dievbības aktu nav, tad arī ir labi. Ja? Mēs par to runāsim tagad vēl otrajā, kad runāsim par akcentu uz laicīgu darbību, bet katrā ziņā ļoti svarīgi atcerēties, ka sakrālisms tas nav, tā ir jau deformācija. Ja es padaru savu dzīvi pilnīgi atkarīgu tikai no dievbības aktiem, ja to nav, vai ja kāda citā dzīvē to nav, tad es viņu uzskatīšu automatiski par bezdievi. Ja, noteikti tas tā nav. Ok, pamēģināsim tagad iet tālāk. Aizmirsu vēl pateikt, ko darīt, ja cilvēks ir iekritis sakrālismā. Šajā gadījumā es vienmēr iesaku pievērst uzmanību attiecībām ar Dievu. Ļoti vienkārši. Padomā pats, ko tu gribi panākt ar šo dievbības aktu. Tu gribi izdarīt Dievam kaut ko patīkamu, tāpat kā vīrietis dāvina savai sievai ziedus, ja viņš vēlās izdarīt viņai kaut ko patīkamu, vai tu vēlies tikai nopirkt uzmanību. Ja tu vēlies, ja dievbības aktā mana uzmanība vērsta uz Dievu, nevis lai es būtu pilnīgs, bet es vēlos viņu mīlēt, tad viss ir kārtībā. Tad sakrālisms pazūd, un došu jums konkrētu piemēru. Man kā priesterim ir pienākums lūgties stundu liturgiju, lūgties breviāru. Un parasti man tam ir laiks, bet gadās arī tādas dienas, kad es esmu uz kājām no rīta līdz vakaram. Un kad esmu jau vakarā ticis pie brīva laika, varētu teikt, pie gultas, un paliek vēl nenoskaitītas lūkšanas breviārā, es, protams, cenšos tos noskaitīt, bet arī laiku pa laikam gadās, ka es aizmiegu faktiski ar tādu nostāju. Tagad mazliet pagulēšu, tad palūkšos kompletoriju, un tad iešu gulēt. Un brīžiem gadās, ka es vienkārši aizmiegu, un tad līdz rītam, ja, un kompletorijas izpaliek faktiski. Un ja man būtu sakrāliskā domāšana, tad es pateiktu, ojej, tragēdija. Ja? Bet šajā konkrētajā gadījumā es vienmēr saku, kungs, taču redzi, ka es gribēju palūgties, bet, man nesanāca, ja? Jo es vienkārši aizmiegu. Tāpēc lūdzu, tu man piedod, ja? Bet, es apsolos, ka es centīšos vairāk tad šīs lūkšanas noskaitīt agrāk pirms gulēt iešanas. Ja? Un šajā gadījumā cilvēks neiekrīt sakrālismā, jo viņa uzmanības lokā pirmam kārtam ir attiecībās ar Dievu, nevis lūkšanu skaits. Ok, un tagad mēģināsim iet tālāk. Pastāv vēl viena deformācija, kuru mēs saucam par hierarhismu. Ko tas nozīmē? Šīs deformācijas pamatā, kā īstenībā katras deformācijas pamatā, stāv pareiza nostāja, ka reliģiskie akti, ticības akti, viņi ir svarīgāki par laicīgo dzīvi. No vienas puses tā ir taisnība, ja, jo mūsu attiecības ar Dievu ir vissvarīgākās attiecības mūsu dzīvē.
tikai aiz šīm attiecībām seko jau attiecības ar savu tuvāko. Tomēr pārspīlējums ir tanī, ka cilvēks sāk devalvēt laicīgas dzīves darbības. Hierarhismā, jeb varētu pareizāk pat pateikt antihierarhisms, jo tā ir antihierarhija, kaut arī garīgas dzīves leksikons to sauc tieši par hierarhismu, notiek tāds pārspīlējums, ka cilvēks tik daudz pievērš uzmanību reliģiskam praksēm, ka atstāja novārtā visu pārējo. Tas spilgts piemērs ir, iedomāsimies tādu situāciju, ka ģimenes tēvs, pēkšņi atklāja sevi tādu aicinājumu un būt dievbīgam un tā tālāk, bet viņš pavada tik daudz laika baznīcai, ka vairs nepietiek laika sievai un bērniem, nepietiek laika darbam, lai izpildītu sava aicinājuma pienākumus. Tas pats arī var gadīties arī klostera ļaudīm. Būt dievbīgam, tā ir laba lieta klosterī, bet ja cilvēks saka, ka es tagad lūkšos mistiski un es neiešu tīrīt kartupeļus pusdienām, šajā gadījumā rodas jautājums. Ja es nemaldos, laikam Avilas Terēze rakstīja par to, es tagad nepateikšu, kur un vai tiešām tā bijusi viņa, bet viņa rakstīja par to, ka klosteros, dažas klostermāsas, protams, tas nav hierarhisms tīrā veidā, bet dažas klostermāsas pārdzīvoja kaut kādu mistisko pieredzi, varbūt īsto mistisko pieredzi, bet šī pieredze neietekmēja viņu dzīves, un viņas izmantoja šo dievbību, lai nestrādātu. Ja? Lai citi strādā, bet es šeit mierīgi savā cellē lūkšos, bet īstenībā jau nevis lūkšos, bet atpūtīšos. Katrā ziņā šeit, protams, nav hierarhisms tīrā veidā, kā es jau teicu, bet bieži vien mehānisms ir ļoti līdzīgs. Cilvēks pārstāja pildīt sava aicinājuma pienākumus. Iedomāsimies, ka es, kā priesteris, pateikšu, es nebraukšu uz slimnīcu pie slimā, es nebraukšu uz bērēm, jo man tagad jālūdzas breviārs. Un šajā gadījumā tas būs hierarhisms, jo es nepildu savu aicinājumu pienākumus, kaut arī skaitīt breviāru arī ir mans pienākums, arī aicinājuma pienākums. Bet šajā gadījumā cietīs arī citi cilvēki. Tā kā divas lietas, kad tiek akcentēta šī reliģiskā dimensija, kad ir sakrālisms, jeb es uztveru dievības aktu magiski un skaitliski, vai tas ir hierarhisms, kad es uzskatu, ka laicīga dzīve un laicīgi pienākumi vai zemāki pienākumi, viņi nemaz nav svarīgi. Un es pat nepildu pat to, kas attiecas uz mana aicinājuma pienākumiem. Tā kā šeit ir tā lieta. Bet, tas vēl nav viss. Šajā gadījumā bieži vien mēs varam sastapties ar ļoti interesantu pārmetumu arī no garīdznieku puses. Vismaz es šos pārmetumus pats personīgi esmu dzirdējis. Protams, es nesaukšu garīdzniekus vārdā, bet daži garīdznieki var veicināt to hierarhismu un arī sakrālismu, starp citu, ar vienu ļoti šķietami nevainīgu tādu vienkāršo pārmetumu. Jūs esat pārāk pasaulīgi, pateiks priesteris vai klostera loceklis lajām. Jūs esat pārāk pasaulīgi, bet jāskatās uz Dievu, jābūt dievbīgam un ticīgam. Šķiet, ka viss ir pareizi pateikts, bet no otras puses laicīgam cilvēkam ir arī laicīgi pienākumi. Viņam jāstrādā, viņam jāaudzina bērni, viņam jāiet uz darbu, viņam jākopj māja, viņam jāmaksā rēķini un tā tālāk, un viņam vēl jālūdzās. Un ja tagad pēkšņi priesteris pateiks, cilvēks tā iestrēdzis savās laicīgajos darbos, ka viņam nav laika lūkšanai. Man rodas pārmetums, bet nevajag salīdzināt citu ar sevi, jo man kā priesterim ir pat pienākums atrast laiku lūkšanai, un es to cenšos darīt, bet ne visiem cilvēkiem ir tāda iespēja. Brīžiem gadās, ka ir iespēja tik ātri no rīta palūkties un pa ceļam autobusā, un pēc tam vakarā jau pirms gulēt iešanas. Tā kā šeit ir tā lieta, ka, darbie priesteri, ja jūs skatāties, esiet ļoti uzmanīgi, lai nepārmest lajiem, ka viņi ir pārāk pasaulīgi. Bet tagad mēs vēl pāriesim pie
deformācijām, dievbības deformācijām, kad akcents, pārāk liels akcents, tiek likts uz laicīgo aktivitāti. Un proti, viena no šīm deformācijām ir tā paša hierarhisma otra galējība. Un mēs varētu pateikt tā, tas moto skan tā, ir jāstrādā savā tuvākā labā, nav ko terēt laiku lūkšanām. Mēs varētu tādu nodefinēt šo hierarhisma otro galējību. Šajā gadījumā dievbības akti tiek atstāti novārtā, jo akcents tiek pārlikts tieši uz to laicīgo darbību. Un šeit šis parametrums, esi pārāk laicīgs, viņš tieši būs vietā. Ja? Un šajā konkrētajā gadījumā, ja cilvēks pat uzskata lūkšanu par nevajadzīgu, vai dievbības aktus, pateiksim plašāk, par nevajadzīgiem, uzskata to par laika terēšanu, ja, tad šajā gadījumā mēs sastopamies arī ar to kārtējo deformāciju. Ja, un, piemēram, tādam cilvēkam pusstunda adorācijas baznīcā vai 10 minūtes adorācijas baznīcā vai rožu kroņa lūkšana vai atnākt uz baznīcu pusstundu agrāk, lai sagatavoties misijai, tad tādam cilvēkam tas liksies laika terēšana, jo taču tik daudz darba, tik daudz laba pat var izdarīt savā tuvākā labā pa to pusstundu. Un šeit, protams, tā ir otra galējība. Kā es jau teicu, visas deformācijas, tas ir normas galējības. Ja? Un šeit ir viena no galējībām, no kurām ir jācenšas izvairīties. Ja? Un šajā gadījumā arī, kā vienmēr, ir nepieciešams veidot to pareizo savu vērtību hierarhiju. Ka attiecības ar Dievu ir pirmās attiecības, kas ir vissvarīgākas mūsu dzīvē, un, protams, tas veicina arī tuvāk mīlestību. Bet pastāv arī vēl viena galējība, vēl radikālais dievbības aktu deformācijas veids, kuru mēs varētu nosaukt vēl ar vienu ļoti slavēnu teicienu. Es savā sirdī ticu, bet nelūdzos un uz baznīcu neeju. Arī šeit, šajā gadījumā, šī deformācija, tas ir tiešā veida dievbības deformācija, kad ir dievbības pilnīgs trūkums. Un šī deformācija, manuprāt, viņa ir grūtāk labojama. Viņa ir tajā ir visvieglāk iestrēgt, bet to ir ļoti grūti pēc tam labot. Kāpēc? Jo šajā gadījumā cilvēks ļoti pārliecināts, ka viņam ir taisnība. Jo priekš kam, ja sirdī es ticu, bet priekš kam tie melnsvārči, priekš kam tie liekuļi visādi, priekš kam tas baznīcas, ja, tas struktūras, ja es varu brīvi ticēt Dievam savā sirdī. Bet es atceros tādu gadījumu, no šīs dievbības deformācijas mani izrastēja viens no grieķu katoļu priesteriem, kas kādreiz bija stājies pie Marijāņiem, tagad viņš jau ir mūžībā, bet viņš ar ļoti vienkāršu teikumu kādreiz man ir izrastējis tieši no šīs deformācijas. Es arī savā laikā, kad biju jauns, biju pārliecināts, ka es sirdī ticu, un es lūkšos tikai tad, kad man sirds līks. Ja es nevēlos lūgties, tad priekš kam lūgties. Un šīs priesteris, mūžīgu mieru viņam, protams, viņš pateica tā, iedomājies situāciju, ka tu 5 gadus negribēsi lūgties. Tad ko, tu 5 gadus nelūksies? Un tas man lika padomāt, ja? Jo no vienas puses, ja es sirdī ticu, priekšām tā ārējā izpausme, bet tieši šajā deformācijā mēs redzam, ka mums iekšā ir tā devocio, un mēs nevaram pateikt, ka cilvēks, kurš iekritis šajā deformācijā, ka viņš nav ticīgs, ka viņš ir ļauns. Nē, viņam ir tā iekšējā devocio, ja, jeb cieņpilna nostāja, kas ir iekšā. Bet viņš ierobežojas ar to un pilnīgi izsvitro no savas dzīves to pietas, jeb to ārējo iekšējas nostājas izpausmi. Un tad tas ir apmēram kā pusi no pirāga, ja, kā vienu pusi es apēdu, bet otro pusi es atstāju, viņš nav vajadzīgs, nav garšīgs. Bet šajā konkrētajā gadījumā parādās tieši šī problēma, ka ja man nav tas ārējas izpausmes, ja es to nepraktizēju, tad arī arvien mazāk būs tā cieņa pret Dievu. Tas nozīmē, ka šī deformācija noved līdz tam, ka cilvēks
paliek tikai deklarāciju līmenī, ka viņš ir ticīgs, bet īstenībā ticīgs nav. Jā, teiksim, nezinu, es atceros, varbūt jūs arī esat dzirdējuši tādus nostājus, esmu katoliskais ateists vai esmu pareizticīgais ateists. Nē, pasaki godīgi, tu esi ateists, nav ko līst tajā kultūrā, kas tev ir pilnīgi sveša pēc savām vērtībām. Ja? Labāk dzīvot ar savām vērtībām, labāk būt godīgam. Bet šajā gadījumā tieši līdz tam arī var nonākt, ka cilvēks, pilnīgi pārstāj uztver Dievu nopietni. Jo, jā, viņš tur sirdī kaut kam viņš jau tic, jā, bet šeit arī rodas arī zināmā mērā sinkrētisms, jo cilvēks pieņem savā pasaules redzējumā arī elementus, kuri ir pilnīgi pretrunā ar atklāsmi. Ja, nevis tikai nesaskan, bet pilnīga pretrunā. Ja, un tad šeit rodas pēc tam seko arī morālie dilemati, ja, kurus cilvēks atrisina par labu grēkam. Un šeit arī tas ir tas ceļš uz leju. Ja. Tāpēc arī nepastāv ticu sirdī, bet ārēji neizpaužu. Ticu Dievam, bet atmetu baznīcu, kas ļauj man praktizēt arī šos dievbijības aktus. Ok, es domāju, ka ar to mums arī šodien pietiek, jo mēs tik un tā nosēdējam veselu stundu. Es ceru, ka tas, par ko es biju šodien runājis, mums ir noderējis, bet mēģināsim veikt tādu nelielu rezumēju. Mēs parunājam šodien par dievbību un dievbības aktiem. Mēs sākumā bijām runājuši par to, ka pastāv divi virzieni – devocio, jeb iekšēja nostāja, un pietas, ārēja izpausme. Un dievbība, tā ir mūsu iekšējas nostājas ārēja izpausme. Mēs bijām parunājuši par dievbības aktiem, kādi tie ir, atkarībā no tā, kādu daļu no mūsu personības tie iesaista, intelektuālo vai volitīvo, jeb mūsu gribu. Un mēs bijām parunājuši arī par dievbības aktiem atkarībā no satura, tiep kristoloģiskie, marioloģiskie, jeb hagioloģiskie, jeb kas attiecas uz Kristu, Dievmāti un pārējiem svētajiem un arī uz mūsu mirušajiem. Un mēs bijām parunājuši arī par dievbības aktu deformācijām, sakrālisms un hierarhisms, un arī kas pārmērīgi akcentē to reliģisko pusi, un mēs bijām parunājuši par divām deformācijām, kas izslēdz, noraida vai pilnīgi izslēdz to ārējo izpausmi, un kas pārmērīgi akcentē tieši laicīgo aktivitāti. Lai ar to mums šodien pietiek, un redzēsimies un dzirdēsimies ar jums pēc 2 nedēļām. Visu labu, uz redzēšanos un līdz nākamajai reizi, draugi! Atā!